Labdien, klātesošie! Labdien, tiešraides skatītāji! Mans vārds ir Kristaps Skutelis, un man būs tas gods šodien moderēt BITA Latvija un Latvijas IT klāstera un Eiropas Digitālās inovācijas centra organizēto pasākumu, kura gaitā tātad tiks prezentēti veseli 2 pētījumi, kas tiek izskaidroti dati par to, kā uzņēmumi Latvijā attiecas pret IT risinājumu ieviešanu, cik digitāli tie ir, no kā varbūt baidās, kādi varbūt ir mīti visā šajā pasākumā. Un tad pēc šīs pētījuma prezentācijas mums būs arī diskusijas daļa, kurā tātad ar ekspertiem būs iespēja arī padiskutēt gan par to, ko mēs esam dzirdējuši šajā pētījumu daļā, gan, protams, arī par to, uz kurien tas viss velk, ko mēs varam sagaidīt, teiksim, tuvākā gada pusē. Pie tam, manuprāt, ļoti zīmīgi ir arī tas, ka šajā diskusijā piedalīsies gan valsts puses pārstāvji, tātad tie, kas rūpējas par tām stratēģijām, vīzijām, un arī uzņēmēji, tātad, kas ir tie darītāji, kuriem ir jāstrādā ar to, ko valsts izlemj un palīdz ieviest, un galu galā jāražo pakalpojumi, produkti. Skaidrs, ka tās tehnoloģijas katru dienu mums attīstās, nāk klāt un rada gan jaunas iespējas, gan rada arī dažāda veida riskus. Tātad ir jādomā gan par to iespēju gūšanu, gan arī par to, kā samazināt riskus. Un tad par to mēs šodien runāsim. Un vēl arī tāda ļoti zīmīga lieta, tepat 1. septembrī spēkā stājās arī jaunais Nacionālās kiberdrošības likums. Es ļoti ceru, ka mēs arī tam pieskarsimies, jo tur jau visai drīz būs arī pirmie datumi, kad uzņēmējiem jau būs jāsaprot, vai tad tie ir subjekti šī jaunā likuma un galu galā, kā tad rīkoties, kas tur jāiesniedz. Un es ļoti ceru, ka Gatis mums arī varēs pastāstīt par to arī mazliet vairāk. Bet tagad es vēlos dot vārdu BITA Latvija lielo biznesa klientu nodaļas direktoram Mārim Priekulim, lai no BITAS Latvija vārdā atklātu arī šo pasākumu. Lūdzu. Paldies, Kristap. Labdien visiem, labdien klātesošiem un arī tie, kas ir pieslēgušies caur digitālo vidi. BITA Latvija un mūsu partneru IT klastera un Digitālās inovācijas centra vārdā es noteikti sveicu jūs šodien uz šīs dienas prezentācijām un uz ekspertu diskusijām un ceru, ka katrs no mums iegūsim kādu vērtīgu atziņu no šodienas tēmām izjūt cauri. Varbūt kāds nezina, BITA Latvija nu pat nosvinēja savu 19. gadu dzimšanas dienu. Šos 19 gadus mēs esam snieguši mūsu klientiem mobilo sakaru pakalpojumus gan privātpersonām, gan uzņēmumiem, gan arī publiskajā sektorā, kas ir mūsu klienti. Bet šo gadu laikā mēs arī esam audzējuši muskuļus, esam attīstījušies un iegājuši iekšā diezgan spēcīgi arī IKT nozarē. Būtībā pirmie soļi mums sākās ar 2018. gada Latnet integrāciju BITē. Šobrīd pēdējais notikums, kas arī ir daudzkārt mēdījos izskanējis, ir Baltkom integrācija BITē, kas sniedz mūsu klientiem noteikti ļoti liels priekšrocības. Jo viens ir tas, ka mūsu klienti novērtē to, ka zem viena pakalpojuma sniedzēja, zem vienas atbildības, zem viena SLA, zem viena rēķina klienti var saņemt tik daudz dažādus pakalpojumus, bet šobrīd šo pakalpojumu klāstā arī ir ļoti plaši IKT pakalpojumi, kas ir sākot ar dažādiem tīkla risinājumiem, optiskais internets arī tā skaitā, beidzot ar dažāda veida, tiešām ļoti sarežģītiem IKT risinājumiem, kas ir hibrīdie mākoņi, privātie mākoņi, servera nomas, virtuālo serveru nomas, licencēšanas, IT administrēšana un tā tālāk un tā tālāk. Un lūk, un tas ir tikai būtībā loģiski, kad mēs arī veicam kopā ar SKDS šo ikgadējo pētījumu, lai vairāk izzinātu un saprastu, kas tad mūsu klientiem ir nepieciešams. Un viens ir tas, ka tas ir bitei svarīgi, bet es domāju, ka tas ir arī svarīgi un interesanti arī katram no mums, gan personīgi, gan arī biznesā, saprast, kur tad mēs esam, kas ir varbūt tie soļi, kas ir nepieciešami izdarīt, kādi ir sarkanie kaut kādi karogi, grābekļus, kuriem neuzkāpt un tā tālāk. Un tas stāsts ir par digitalizāciju vai digitālo transformāciju, kas ir varbūt nedaudz jau nobružāts vārds, bet tas manā skatījumā nav noteikti projekts, tas ir process, nebeidzams process, digitālā transformācija. Un kas tad ir šīs priekšrocības digitālajā transformācijā, tad es gribētu izcelt 3. Viens ir arī šis angliskais vārds agility, daudzkārt tev arī izskanējis, jeb pēc būtības tā ir izveicība uzņēmēja darbības vidē.
digitālajā vidē, fiziskajā vidē un tā tālāk. Un kādēļ viņi ir nepieciešami? Viens ir tas, lai varētu spēt reaģēt uz dažādu veidu ārējiem apstākļiem un ietekmēm, kas, skatoties, kādā pasaulē mēs šobrīd dzīvojam, ļoti dinamiskā, straujā, es teiktu, izaicinājumiem bagātā, tad uzņēmējiem ir jāspēj reaģēt uz dažādu veidu izmaiņām ar attiecīgiem kaut kādiem soļiem. Otrs arī izveicības, protams, ir tas, ko prasa klienti. Jo klienta prasības arī mainās ļoti strauji, klienta vajadzības mainās ļoti strauji, un mums jāspēj arī iet tam visam līdzi. Otra lieta, kas iet roku rokā ar šo, ir konkurētspēja. Pilnīgi noteikti digitalizācija vai digitālā transformācija uzlabo jebkura uzņēmuma vai publiskā sektora organizācijas konkurētspēju vistiešākajā mērā. Vai tas ir sakārtojot kaut kādu veidu iekšējos procesus, procedūras, efektivizējot tos, vai piedāvājot klientiem kādus jaunus, inovatīvus risinājumus, jebkurā gadījumā šī konkurētspēja aug. Un trešā lieta, kas, protams, nav mazsvarīga, mēs arī dzirdam no mūsu klientiem aizvien vairāk un vairāk, kad mums prasa risinājums, kā tad neiesaldēt varbūt kaut kādas kapitāla investīcijas pārāk lielā apjomā un mēģināt transformēties un pāriet uz operatīviem izdevumiem, jeb šo CAPEX uz OPEX modeli būtībā iedzīvināt. Tā ir trešā lieta. Bet visam tam pāri ir vēl viena lieta, un, manuprāt, viņa ir viena no prioritārām lietām. Latvijā viņa ir izskanējusi caur NIS2 prizmu, būtībā tā ir šī IT drošība, kiberdrošība, jo viens ir pazaudēt savus datus, savu uzņēmumu datus un tā tālāk, kas ir, protams, liela nelaime. Bet manā skatījumā nav nekas sliktāks jebkuram uzņēmumam vai valsts sektora dalībniekam, kad tiek pazaudēti viņa klienta dati. Tad, protams, tā ietekme un tas smagums ir pavisam krietni lielāks. Tāpēc, protams, arī IT drošība un kiberdrošība mēs noteikti arī visticamāk diskusijās pieskarsimies arī šai tēmai. Un, lūk, tādēļ vēlu visiem mums vēlreiz no šodienas paņemt kādus secinājumus, kādu jaunu ideju, kādu jaunu domu. Kā mēs vecais tēvs kādreiz teica, iemācies katru dienu kādu vienu jaunu lietu. Tos visiem mums šodien novēlu. Tātad, lai spraigas diskusijas un lai superjaudīgs pētījums un pētījuma rezultāti. Paldies! Jā, paldies, Mārim. Vectēvs tiešām prātīgus vārdus ir teicis, un man atkal prieks ir redzēt un no malas vērot, kā Bite attīstās aug, pārņemot strateģiski uzņēmumus, jo atkal no klienta skatu punktu raugoties, tas nozīmē, ka šim uzņēmumam ir lielākas iespējas tikt pie plašāka pakalpojumu, IKT pakalpojumu klāsta, labāk apmācīt darbiniekus, un diskusijas daļā Bites darbinieks arī varēs pastāstīt arī vairāk par to, kā tad jums tas izdodas to realizēt arī reālos projektos. Bet tagad es vēlos dot vārdu pētījuma centra SKDS direktoram Arnim Kaktiņam, kurš tad tālāk padalīsies ar galvenajām atziņām, kas ir gūtas SKDS un Bite Latvija veiktajā pētījumā, kura gaitā tika aptaujāti cik uzņēmumu Latvijā? 750. Perfekti, aiziet. Jā, sveicināti. Ja jau esmu es, tad, protams, visdrīzāk runa ir par aptaujas datiem, un tiešām mums ir aptauja, šoreiz uzņēmumu vadītāja aptauja, kuru veicām šī gada jūlija pirmā puse. Vasaras sākumā, lai noskaidrotu, ko tad uzņēmumi to vadītāju personā domā, vērtē, attiecās atsevišķos ar digitālo jomu saistītos jautājumos. Kas šeit ir ļoti, ļoti būtiski, tas nebija pirmais, tas ir atkārtots pētījums. Mazliet vairāk kā pirms gada mums bija viens tāds pats ļoti līdzīga aptauja, līdz to mēs varam redzēt, kā gadu laikā virkne rādītāji ir mainījušies. Un tas man šķiet ļoti, ļoti būtiski. Jo tāpēc, kad ja mums ir vienkārši kaut kāds viens mērījums, un tad mēs redzam 30% saka tā, 30% saka šitā, tad to bieži ļoti grūti jēgpilni izinterpretēt. Tas ir daudz vai tas ir maz vai ko tas nozīmē. Tas ir vienkārši 30. Bet ja mēs varam ielikt dinamikā, tad mēs jau redzam kaut ko vairāk, kā tā lieta iet uz augšu vai tā lieta iet uz leju, lai ko arī tas nenozīmētu. Bet labi, par aptauju. No kurienes dati? Kā jau es minēju, kopumā mēs aptaujājām 750 uzņēmumu vadītājus, bet tā būtiskā lieta ir tāda, ka nevis vienkārši kaut kur kaut kāda sakasīta, kā Latvijā tas bieži mēdz būt, bet tie 750 respondenti ir, var teikt, atlasīti, izvēlēti tādā veidā, ka viņi mums reprezentē pilnīgi visu Latvijā strādājošo uzņēmumu
aktīvo uzņēmumu kopumu. Respektīvi, mēs sekojām, lai šie 750 mums atspoguļotu to, kādā veidā mums veidojās IKP pēc NACE kodiem, kas nozīmē pēc uzņēmējdarbības veidiem. Respektīvi, kas nozīmē, ka mūsu pareizās proporcijās te malā var redzēt tie NACE kodi, aiz tiem stāv nozares, tur ir lauksaimniecība, rūpniecība, pakalpojumu joma, izglītība, veselība un tā tālāk. Un attiecīgi mēs sekojām līdzi, lai tie 750 mūs reprezentētu. Attiecīgi, viņi reprezentē arī pēc uzņēmumu lielumiem, kas nozīmē, ka lielākā daļa no tiem respondentiem īstenībā pārstāv salīdzinoši mazus uzņēmumus, jo arī Latvijā realitāte tāda. Liela uzņēmuma kā Bite patiesībā ir ļoti, ļoti maz. Lielākā daļa ir salīdzinoši mazas, niecīgas vienības. Tāpat tās sekojām līdzi, lai tur pareizi tas viss ir reģionāli un pēc visādiem citādiem parametriem. Citiem vārdiem ņemam pilnīgi visu Latvijas uzņēmumu dažādību un šeit saspiežam 750 respondentos. Bet labi, kādas tad mums ir 10 svarīgākās atziņas? Un pirmā lieta, tātad turpmāk man būs vairāk tāda slaidi, kur dati uzreiz redzami salīdzinājumā, apakšā ir vecākie dati, augšā būs jaunākie dati. Un te kā uzreiz varat redzēt, jau iezīmējās kaut kādas atšķirības un patiesībā diezgan lielas atšķirības. Tātad, uzņēmums bija mazu ievadu. Runājot par dažādu uzņēmumu potenciālajām izaugsmes iespējām, dažkārt tiek norādīts, ka šeit ļoti svarīgs faktors varētu būt dažādi jauni IKT risinājumi. Taču citi nenoliedzot IKT jomas nozīmi apgalvo, ka viņu uzņēmumu gadījumā citi faktori ir svarīgāki un ieguldījumi IKT jomā viņu uzņēmumam nedod īpaši pozitīvu efektu. Bet kā ir jūsu uzņēmumu? Runājot par jūsu uzņēmumu iespējām augt un attīstīties, cik liela loma šeit ir dažādiem IKT risinājumiem. Tātad ļoti svarīgi šeit šis ievads, jo ja mēs vienkārši teiktu, cik svarīgi tas IKT, tas pašsaprotam, kā tad mēs varam mūsdienās bez mobilā telefona, tur visiem 100% jāsaka, tas ir svarīgi. Bet nē, mēs mazliet relativizējam, vai tiešām tas tev ir dzīvībai svarīgi katru dienu mobilo telefonu turēt rokās. Nu, lūk. Un ko mēs redzam? 23. gadā mums summāri tikai apmēram katrs trešais teica, ka viņa uzņēmumā tā IKT loma ir vai nu ļoti liela vai drīzāk liela. Vairāk bija tādi, kuri teica, ka viņa ir ļoti maza nekāda, 22%, tas ir katrs 4., katrs 5. vai 17 teica drīzāk mazu. Plus apmēram katrs 4. teica, no tā vidēji vispār, jā, vispār nē. Paiet gads, un es teiktu, manā vērtējumā, daudz visādas dinamikas redzējusi. Šīs tiešām ir ļoti būtiskas pārmaiņas. Mēs redzam, ka šobrīd jau 37% saka ļoti liela, drīzāk liela. Katrs 5. saka pat ļoti liela. Un jau mazākumā ir tie, kas saka, ka IKT loma viņu uzņēmumā ir ļoti maza vai drīzāk maza. Man ir dažas hipotēzes, kāpēc tā, bet pārsvarā nenākās redzēt gada laikā tik lielas pārmaiņas. Ja mēs tagad ātri ieskatāmies mums atsevišķās uzņēmumu grupās, kā mums izskatās atsevišķi griezumi, tad sevišķi te izceļās te pa vidu. Te ir uzņēmumu sadalījumi pēc kapitāla. Augšējais tas ir tīri vietējiem piederošie uzņēmumi, tad nāk jaukts kapitāls, kur vietējais un ārvalstu nauda iekšā, un tad apakšējā stabiņa ir tīrā ārvalstu nauda. Tad, ja mēs skatāmies tīros ārzemniekus, šeit 70% teikuši, ka viņu uzņēmumā attīstībā ļoti liela loma IKT ir 70%. Un kā redzat, šeit tikai kaut kāds 16% saka, nē, mums tas IKT ir maznozīmīgs. Salīdzinājumā vietējiem tā bilde ir krietni raibāka. Bet tas arī saprotams. Tāpēc, ka tie, kas ir šeit lielie ārzemnieki, tie ir investori, tie pasvarē lieli, nopietni uzņēmumi. Nav te daudz tādu investori, kas ir kaut kāds strādā cilvēks, viņš citu starpā ir piereģistrējis sev kaut kādu kabatas sijāli, ja viņam kaut kas sanāk, lai viņš caur sijā var izstādīt rēķinu, vai ne? Bet vietējie tādi ir. Un arī viņi šeit iekšā ir izlasē. Ja? Līdz to saprotams, ka viņi daudzos gadījumos saka, man tas IKT tur tā kā bijis, nebijis. Vēl mēs šeit šķiet ir interesanti, ja mēs skatāmies nozares, mēs redzam, ka caurmērā izskatās ražošanā un tirdzniecībā. Tirdzniecības jomās strādājošajiem, tā kā IKT lietas ir būtiskākas, būvniekiem iespējams mazāk svarīgas. Lūk, te daudz saka vidējs, tādi, kas saka ļoti, ļoti svarīgi, viņiem tas ir 10%. Ko var saprast, jo tu esi kaut kāds flīžu licējs un esi jau nodibinājis sijā, kur tu to IKT tur daudz tajās flīzēs tur lipinās iekšā. Tālāk.
Prasījām, kā jūs dažādu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanas aspektā vērtējat savu uzņēmumu, salīdzinot ar citiem līdzīgu profilu uzņēmumiem Latvijā. Ja pirms gada mums apmēram 13% teica, ka viņi ir vai nu ievērojami vai nedaudz pārāki, tad tagad mēs redzam, tas rādītājs īpaši nav mainījies, te kā 2% punkti summāri nākuši klāt. Toties mums ir būtiski samazinājies īpatsvars, kuri saka, ka citi ir vai nu nedaudz pārāki vai vēl jau vairāk ievērojami pārāki. Kā redzat šeit, ja pirms gada tie bija kaut kādi apmēram 12%, tad tagad tie jau te būs 24, 25%. Citiem vārdiem, uzņēmuma vadītāji kļūst arvien kritiskāki par savu uzņēmumu pozīciju salīdzinājumā ar saviem konkurentiem. Un arī šeit, ja mēs paskatāmies griezumus, skatāmies pēc darbinieku skaita, redzam, jā, lielie uzņēmumi tie biežāk saka, ka viņi pārāki, viņi praktiski nekad nesaka, ka viņi varētu atpalikt no citiem. Ja uzņēmums ir mazāks, tad redzam, tā aina jau ir raibāka. Redzam, ka vietējiem piederošie uzņēmumi ir kritiskāk noskaņoti par savu konkurētspēju. Un reģioni. Redzam, ka rīdzinieki Pierīga biežāk saka, jā, mēs esam pārāki. Pārējā Latvijā tur tā mazlietiņ drūmāk uzņēmumu vadītāji vērtē savu uzņēmumu konkurētspēju. Tālāk, kā tad uzņēmuma vadītāji novērtē savu uzņēmuma darbinieku digitālās prasmes saistībā ar to, ko viņiem ideālā gadījumā vajadzētu mācīt, prast un zināt. Pirms gada mēs redzējām diezgan lielu optimismu. Mums 12% teica, ka viņas ir ļoti labas, ir mūsu darbinieku prasmes, plus apmēram 40%, drīzāk jau labas, bet tas vārds ir labas. To, ka darbinieku prasmes būtu sliktas, ļoti sliktas, kā redzat šeit, apmēram 7% vērtējuši. Paiet gads, un kā redzat, uzņēmumu vadītāji palikuši būtiski kritiskāki. Vēl aizvien liela daļa, lielākie procenti zilie, mēs ļoti labi augstu vērtējam savus darbiniekus, bet vairs netik labi. Ja rēķinātu kaut kādu indeksu, viņš nepārprotam būtu gājis uz leju. Tas nozīmē, uzņēmumu vadītāji arvien kritiskāk vērtē darbiniekus. Un tālāk prasījām, vai jūsu darbinieku digitālo prasmju nepietiekamība bremzē jūsu uzņēmumu iespējas ieviest jaunus biznesa vadības procesus, dažādas projektus un tam līdzīgi. Un redzam, ka arī šeit gada laikā uzņēmumu vadītāji palikuši kritiskāki. Jā, tāpat kā pirms gada lielākā daļa saka, nē, tas, ja tie darbinieki tur kaut ko nemāk, nezina IKT jomā, tas jau neko mums te īpaši nemaina, bet, kā redzat, tas procents ir samazinājies. Pirms gada tie bija 67%, tagad vairs 59%. Ļoti būtiski pieauguši šeit tie, kas saka, jā, ļoti. Pirms gada tie bija 5%, kas teica, jā, mums ir problēma. Tagad tie ir 8%. 3% punktu pieaugums. Es teiktu, tas šajā gadījumā ir ļoti, ļoti daudz. Mēs redzam atkal, gada laikā lietas ir mainījušās. Bet labi, tas ir tādi vispārēji subjektīvi vērtējumi. Tagad mazliet vairāk nolaižamies uz zemi un pāris jautājumu, kur mēs prasījām, kādus risinājumus tad jūsu uzņēmumi izmanto, ko tad viņi ikdienā dara. Lūk, un šeit mēs šogad bijām tie svaigākie tumši violētie stabiņi, pievienojām arī tur dažas jaunas opcijas, dažas jaunas atbilžu variantus. Un kas ir redzams? Šogad mums 87–88% saka, mēs dažādas programmas, Microsoft Office, Teams. Interesantāk, kas tie pārējie. Viņi vispār tā kā datori nestrādā. Kā tad uzņēmums var strādāt bez datora? Tagad taču pat vidam visi jāiesniedz ar datoru. Ja? Labi, skaitām te mums apakšai 5%, kas saka grūti pateikt. Kaut kā tur kaut ko nav sapratuši, nomakuši no atbildes. Bet tik un tā mums ir kaut kāda maza starpība, kuri nav atzīmējuši, ka viņi izmanto vispār programmas. Akal jautājums, kā tas var būt? Teorētiski var būt. Iedomājieties ar kādu, kurš tur tā kā strādā, tur kaut kā tikai pa svētdienām, un tad viņam grāmatvedība ir ārpakalpojumā vēl, un tad, nezinu, tur centrāla tirgus, tur tirgu ābolus, vai ne? Tā kā varbūt tā, ka viņam tur kaut kā nepārāk visas tās programmas ir vajadzīgas. Lūk, bet skatāmies citas pozīcijas. Antivīrus. Mēs redzam, ir apmēram 3/4, rādītājs līdzīgs, varbūt te daži procentu punkti gājuši uz leju. Datu glabāšana mākonī bija 55, tagad 50%, pusi saka, kaut ko tādu dara. Hostinga pakalpojums, jauna pozīcija, 44% saka, ka to dara. Video novērošana, gandrīz katrs trešais, bet rādītājs iet uz leju. Bet sevišķi uz leju gadu laikā gājuši IT administrators ārpakalpojumā un data centra pakalpojumu. Kā redzat, bija vairāk, tagad ir mazāk. Jaunas pozīcijas bija dažādi kiberdrošības risinājumi. To mums šobrīd apgalvo 15%, ka viņiem kaut kas no šī ir.
IP telefoni ir apmēram katram 10. Nu, automatizētā izziņu izsūtīšana iespējams iet ārā no modes. Nu, tad bija arī tādas jaunas pozīcijas, kā mobilo ierīču pārvaldība, drošība 6%, apmēram katrs 20. līdzīgi zvanu centra risinājumi. Bet, kā redzat, kopumā tie rādītāji drīzāk gājuši uz leju. Vai viņi faktiski gājuši uz leju? Var būt, bet es šaubos. Iespējams, ka to iepriekšējo jautājumu kontekstā publika vienkārši mazliet adekvātāk sāk sniegt novērtējumus un to, kas viņiem īstenībā ir. Nu, šeit, protams, nav pārsteidzoši. Mēs paskatāmies griezumus, mēs redzam, ka lieliem uzņēmumiem visi krietni vairāk, kā piemēram šeit datu centra. Man šķiet, šie ir pakalpojumi, pārsvarā tas ir stāsts par lieliem uzņēmumiem. Tālāk, prasījām, kurus no dažādiem ar IKT drošību saistītām lietām veids uzņēmums. Un ar dati ir mums dinamikā, un kā varat redzēt, svaigie stabiņi tumšākie, un patiesībā arī gada laikā lietas ir gājušas drīzāk uz leju. Puse mums saka, ka izmanto rezerves datu izveidi, datu dublēšanu, glabāšanu mākonī taisa, tas nav mainījies, bet regulāru programmatūras atjauninājumu uzstādīšanu bija gandrīz 2/3, tagad tas ir noslīdējis uz pusi, bezmaksas antivīrus. Tas ir vienīgais, kas šeit mazlietiņi gājis uz augšu. Savukārt maksas antivīrus šeit, kā redzat, atkal pāris procentu punktus ir zaudējuši. Ierīču nomaina, sekojot līdz ierīču izmantošanas ciklam, ir drīzāk uz leju, tepat te ir 10% punkti. IT speciālistu izmantošana, kur nepārtraukti pieejama, šis man šķiet interesanti. 28% teica pirms gada, ka viņiem tāda ir, tagad 23%, mazliet retāk. Vēl visstraujāk uz leju šeit. Regulāras darbinieku instruktāžas bija 26%, tagad 17%. Atkal, vai gadu laikā varētu tik daudz viss būt mainījies? Šaubos. Es domāju, drīzāk publika mazliet adekvātāk ir devuši savas atbildes. Ja? Bet jebkurā gadījumā maz ticams, ka te tā bilde gājusi, faktiskā bilde ir gājusi uz augšu. Tālāk. Pēdējās 3 lietas. Cits starpā prasījām, vai jūsu uzņēmumam ir svarīgi, ka IKT pakalpojumu sniedzēji iegulda jaunos risinājumos, kas palīdz pasargāt uzņēmumus pret kiberuzbrukumiem. Un redzam, ka jā, lielākai daļai Latvijas biznesa uzņēmumu vadītāju tas ir svarīgi. Kā redzat, šeit summā ir 59%. Bet ir arī tāda otra puse. Apmēram katrs 4. saka, nē, patiesībā tas viss ir pilnīgi vienalga, kas un kā notiek šajā jomā. Tad jautājām, kas jūs visvairāk satrauc jūsu uzņēmumu sakarā, domājot par nemitīgi augošo kiberuzbrukumu skaitu digitālajā vidē. Un redzam, ka apmēram katram 3. uzņēmumu vadītājam patiesībā nekas šajā sakarā vispār nesatrauc. Plus 14% grūti pateikt, es domāju, tas ir līdzvērtīgi nekas nesatrauc, jo tāpēc, ka te bija opcijas tāda, un ja tu šito nevar atzīmēt, tad vai tad tev tas kaut kas īpaši satrauc? Jā, acīm redzot, nesatrauc. Summējam kopā, mēs dabūnam 44%, gandrīz pusi Latvijas uzņēmumu vadītāji, kas saka, ne, patiesībā man te satraukumu nav. Otrai pusē izskatās satraukumi ir. Katram 3. satrauc, ka viņa biznesa varētu ciest zaudējumus. Katrs 4. satraucās, ka varētu tikt nozagti klientu dati. Apmēram katrs 5. satraucās, ka darbiniekiem nav pārāk liels zināšanas, ko mēs redzējām iepriekš, ka viņi varētu nenorientēties, ja pēkšņi ir kaut kāda ārkārtas situācija. Plus 13% satrauc tas, ka uzņēmumam nav attiecīgi IKT risinājumi, lai atvairītu kaut kādus iespējamos uzbrukumus. Es teiktu, tas ir ļoti, ļoti patiesībā daudz. Tālāk jaunumi. Te jau ievadā izskanēja, kad ir izstrādāts Nacionālās kiberdrošības likums, kurš te tūlīt stāsies spēkā vai jau stājies spēkā. Un tur ir viss ļoti sarežģīti, kā parasti visās šajās jomās. Tāpēc te bija garš ievada teikums, kurā paskaidrojām, pa ko es stāstu, ko es tagad nelasīšu, bet prasījām, vai kā tad ir, vai uz jūsu uzņēmumu attiecas šīs prasības. Un tad mēs redzam, apmēram 7% no mūsu respondentiem ir snieguši apstiprinošu atbildi, ka viņiem šķiet, ka jā. Uz viņiem tas attiecas nozīmē, ka viņiem kaut kas tur būs jādara. 41% teica, nē, pilnīgi skaidrs, tas viss nav priekš manīm. Lielākā daļa pateica, nezinu, grūti pateikt. Ja. Likums tas ir nopietni, tas nozīmē, ka kaut kā derētu saprast, vai attiecās vai neattiecās, jo izrādās, kad attiecās, tad tur var būt arī kaut kādas
konsekvences. Protams, kas nav pārsteigums, ja skatāmies šeit, jo lielāks uzņēmums, jo lielāku varbūtību viņš sniedz apstiprinošu atbildi, kurš drīzāk tā ir. Ja mums ir viena cilvēka kabatas uzņēmumi, tam maz ticams, kad viņam tas viss varētu būt aktuāli. Te redzam, ka ražošanas joma ir biežāk teikuši šķiet, ka jā. Neviens no būvniekiem nav teicis, ka uz viņiem tas varētu attiekties. Bet tālāk interesantāk. 10. pēdējā pozīcija. Uz tiem, kuri bija atzīmēji, uz tiem, kuri teica, ka uz viņiem tas viss neattiecās vai kur nevarēja sniegt apstiprinošu atbildi, mēs prasījām, vai jūs apsvērtu ieviest šīs kiberdrošības prasības, ja tās tiešā veidā, tā teikt, tiešām uz jums neattiektos. Un tas, ko mēs redzam, katrs trešais patiesībā sniedz apstiprinošu atbildi. Tas nozīmē, ka ir izpratne par to, ka tas visa šī IKT drošības joma, ka tas ir svarīgi, ka tas ir būtiski, ka tas nav kaut kas tāds, ko var vienkārši laist gar ausīm. Tikai apmēram katrs trešais no tiem, kas teica, šķiet, ka uz maniem tas neattiecās, vai nezinu, ka uz maniem tas attiecās, teica, nē, ejiet ellē ar visām savām IKT lietām. Lūk, kopsavilkot. Ko tad mēs šeit redzam? Mēs redzam, ka uzņēmumu vadītāji no vienas puses arvien vairāk apzinās šo IKT risinājumu nozīmi. Mēs redzam, ka viņi kļūst arvien kritiskāki par savu uzņēmumu stāvokli, pozīciju. Mēs redzam, ka viņi arvien kritiskāki kļūst par savu darbinieku spējām, prasmēm. Viņi uzskata, ka tās prasmju spēju trūkums varētu kavēt biznesa attīstību. Bet no otras puses mēs redzam, ka dažādu kiberdrošības risinājumu izmantošanas līmenis vēl aizvien ir salīdzinoši zems un izskatās, ka dinamikā mēs neredzam tur augšupejošu tendenci. Bet labi, tas ir pirmais priekšnosacījums. Mēs redzam, ka ir problēma, tad varbūt mēs viņu sāksim risināt. Ja mēs neredzam to problēmu, tad iespēja, ka mēs tur kaut ko darīsim, patiesībā viņi ir nulle. Tālāk, mēs redzam, ka lielai daļai uzņēmumu vadītāji tomēr ir svarīgi, kad IKT pakalpojumu sniedzēji, kā BITE, piemēram, iegulda dažādos jaunos risinājumos. Mēs redzam, ka uzņēmumu vadītājs uztrauc iespējamie zaudējumi biznesam un klientu datu zādzības. Tie procenti tur ir salīdzinoši lielas. Visbeidzot, mēs redzam, ka šī jaunās regulas un prasības vēl aizvien ir diezgan liels un neskaidrs un neaparts lauks. Ko cim redzot, tuvākajā laikā nāksies mums visiem kopīgi apart. Paldies jums! Jā, milzīgs paldies Arnim. Nepazūdi lūdzu nekur līdz pasākuma beigām, es domāju. Jā, pēc tam droši vien noķert viņu arī pie kafijas noslēguma daļā un aprunāties vēl varbūt detalizētāk, jo tiešām tempā ļoti straujā, informācijas daudz. Mani pašu pārsteidza tas, ka no vienas puses forši un labi, ka uzņēmēji adekvātāk novērtē. Es arī piekrītu tam, ka esmu dzirdējis, man liekas, līdzīga veida arī aptaujas manā virzienā mērķētas, un tad gribas atbildēt, es visu izmantoju. Bet pēc tam, kad nākamajā gadā vai aiznākamajā tev zvana, tu sācis domāt, laikam es šito tomēr neizmantoju. Tomēr visvairāk man ir satrauca tas, ka 44% nebaidās par tiem riskiem, vai tiešām GDPR neko nav iemācījis. NIS 2 gan jau iemācījis. Bet, jebkurā gadījumā, jā, visi šie jaunie risinājumi nav ne rozā ponija, ne prieks un laime. Tas viss ir darbs, tas ir mācīšanās, tie ir jauni risinājumi, kas ir jāapgūst. Tagad mēs ķersimies klāt arī mūsu diskusijas daļai. Sanākam, lūdzu, uz sarunu. Lūk, un šajā diskusijā tad mēs kopā ar diskusijas biedriem mēģināsim saprast kopā, vai biznesa Latvijā domā digitāli, kāda tad ir tas valsts skatījums, stratēģijas un attīstība, kas mūs sagaida vismaz no valsts puses, un tāpat arī uzņēmēju skatījums, kā viņi varbūt vērtē. Galu galā paši arī visdrīzāk vai kolēģi piedalījās arī šajā pētījumā, ko veica BITE kopā ar SKDS. Lūk, un tad es iepazīstināšu tagad ar mūsu sarunas dalībniekiem. Tātad sveicinam Kasparu Kauliņu, Latvijas IT klāstera un Eiropas digitālās inovāciju centra padomes priekšsēdētāju un arī Tilde biznesa attīstības vadītāju. Sveiks! Tālāk tad mums ir arī Vilnis Kibermanis, BITE Latvija vecākais informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu eksperts. Sveiks! Valsts pusi mums pārstāv Gatis Ozols, tad viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks digitālās transformācijas jautājumos. Sveiki, labrīt. Tik gari tituli. Labais. Var teikt īsāk. Jā. Un visbeidzot arī mums diskusijā no uzņēmēja puses ir Zigmunds Jonelis, kas ir energoresursu tirgotāja Virši A informācijas tehnoloģiju vadītājs. Sveiks, Zigmund. Sveiks. Lūk, bet pirms mēs ķeramies klāt arī pašai diskusijas daļai, pašā sākumā jau minēju, ka mums ir vēl viens pētījums, tad es vēlos dot vārdu
Kasparam Kauliņam, kurš tad pastāstīs un parādīs rezultātus, atziņas, kas ir gūtas par tātad Latvijas IT klastera un Eiropas Digitālās inovācijas centra veikto digitālā brieduma testu, kura gaitā tātad tika apkopoti atbildes no vairāk nekā 3600 uzņēmumiem. Tātad arī pietiekami masīvs pētījums. Lūdzu, Kaspar. Jā, labrīt vēlreiz. Patiesi, es gan nesauktu to par pētījumu, jo šī drīzāk ir šī digitālā brieduma testa tāda rezultātu analīze savā ziņā. Jā, tā kā mēs nepretendējam uz pētījumu nosaukumu. Es varbūt sākšu pavisam nedaudz ievadam. Pirmajā uzrunā tika minēts, ka ir tie divas būtiskās lietas, kas var dot Latvijas uzņēmumiem tādu grūdienu. Ja, viens ir biznesa procesu uzlabošana un digitalizācija, un otrs ir jauni inovatīvi produkti un pakalpojumi. Un, lai šo te procesu atbalstītu, tad ir izveidoti 2 Eiropas Digitālās inovācijas centri Latvijā. Vienu no tiem pārvalda IT klasters, otru pārvalda digitālais akcelerators. IT klastera atbildībā ir tieši biznesa procesa digitalizācija. Ja, līdz ar to tas, par ko es tagad stāstīšu, attiecās uz uzņēmumiem, kuri domā par savu biznesa procesu digitalizāciju. Pirmkārt, ir svarīgi, ka šis digitālā brieduma tests, kas ir daļa no procesa tiem uzņēmumiem, kuri ir izdomājuši, ka viņiem kaut ko vajag, tad pirmā atruna ir tāda, ka tie jau ir tādi uzņēmumi, kas ir ieinteresēti un apzinās to, ka viņiem ir nepieciešama šāda attīstība vai tāds grūdienis tieši attiecībā uz biznesa procesu efektivitātes paaugstināšanu. Un tad viņi šajā procesā pilda šādu digitālā brieduma testu, kas ir vienots tests visā Eiropas Savienībā. Latvijas gadījumā tad tiešām tie ir vairāk kā 3600 šajā periodā, kurā mēs uz to skatāmies, kas ir no pagājušā gada jūnija līdz šā gada augustam. Teiksim, tas ir tas periods. Un tā vēl ir svarīga arī mūsu tajā analīzē. Mēs redzam situāciju visos Latvijas reģionos. Ja, tad, arī tā reģiona aktivitāte ir atšķirīga, bet te mēs redzam, ka faktiski cik daudz ir to uzņēmumu reģionos, kuri domā par to, ka viņiem vajadzētu kaut ko darīt. Ja, un tad mēs tad redzam, šeit ir tas reģiona uzskaitījums, tie, kas jūs vērojat tiešsaistē, paši apskatīsieties, kas ir interesanti, tad visaktīvāk par šo te visu domā tieši Pierīgas uzņēmumu. Ja, tā ir tāda, man liekas, interesanta statistika. Brieduma testa rezultātā tiek izveidots tāds kumulatīvs rādītājs, ja, kas raksturo uzņēmumu pašu vērtējumu par to, cik tad viņi ir nobrieduši šīm te digitālajām pārmaiņām. Es nemēģināšu analizēt un teikt, vai 43, kas ir tas vidējais rādītājs, mums šķiet bija tas 43, jā. Vai tas ir daudz vai maz? Tas, ko es gribu teikt, ka skatoties un salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm, kurās arī notiek šāds līdzīgs process un uzņēmumi veic šo pašvērtējumu, mēs esam ļoti labās pozīcijās, kas interesantā kārtā ir pretrunā ar to, ko saka tā oficiālā statistika par to, kur Latvija atrodas vai Latvijas uzņēmumi atrodas Eiropas Savienības kontekstā tieši attiecībā uz to digitalizāciju. Ja? Un ja šajos Eiropas oficiālās statistikas datos mēs tur esam apakšējā, to nevar saukt par topu, ja, bet sliktāko 5 valstu grupā, tad šajā gadījumā mēs esam, mūsu pētījums, mūsu analīze rāda, ka Latvijas uzņēmumi tie, kas ir pieteikušies, ja, viņi ir virs tā Eiropas idejā rādītāji. Tas ir interesanti. Un ja par reģioniem, jā, tad interesanti, ka tad Rīga, Pierīga, Zemgale un Kurzeme ir labās pozīcijās, Vidzeme un Latgale salīdzinoši, tas pašvērtējums ir salīdzinoši zemāks. Līdzīgi mēs redzam, teiksim, arī tādā uzņēmumu griezumā, ja, ka tie uzņēmumi, kas ir lielāki, saprotamu iemeslu dēļ vērtē to savu briedumu augstāk, jo viņiem visticamāk pirmkārt ir vairāk resursu, ko ieguldīt šādu te procesu digitalizācijā, tas ir viens, un otrkārt arī tā ietekme ir lielāka. Ja, tad jebkāda maza uzņēmuma kontekstā, jebkāds uzlabojums dod relatīvi mazāku to pievienoto vērtību.
Ja mēs skatāmies uz nozarēm, tad kas ir tās jomas, kurās ir visaugstākais, šis briedums tiek vērtēts visaugstāk, tad viedā pilsēta, aizsardzība, drošība, telekomunikācijas, ja IKT pakalpojumi, metāla apstrāde un transports un mobilitāte. Tās ir tās, kas tā izteikti dominē. Un savukārt vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība, kas ir saprotams, tur ir daudz, tad viņš ir cilvēki intensīvs un iespējams vienkārši tai digitalizācijai ir mazāk vietas tajā visā. Personiskie mājsaimniecību pakalpojumi, tie droši vien ir tie mazie spēlētāji, ja, kā Arnis teica, tie kabatas uzņēmumi, varbūt ne gluži. Tad sabiedrības virzīt vietējā attīstība, tās ir tādas iniciatīvas, kas ir tādā reģionālā līmenī, ko cilvēki kaut ko dara. Lauksaimniecības, biotehnoloģija, un tie ir tie lauksaimnieciskie ražotāji, tātad zemnieki, kuri uztur šīs bioloģiskās saimniecības, darbības, nekustamā īpašuma nomu un darījumu, ja, kas varbūt nedaudz pārsteidz. Ja mēs skatāmies uz pašiem biznesa procesiem, tad kas ir tas, ko uzņēmēji vērtē, kur viņiem ir vislabāk sakārtoti no digitalizācijas viedokļa šie procesi? Tātad tā ir grāmatvedība un uzskaita, kas ir arī diezgan saprotami. Datu drošība, tātad uzņēmumi, kas vismaz tie, kas pieteicās, ir pieteikušies šim finansējuma avotiem, kas ir tie ediki, ja, viņi uzskata, ka datu drošība salīdzinoši labā līmenī, un viss, kas ir saistīts ar e-parakstiem, e-rēķiniem, ka tie procesi ir sakārtot. Savukārt ražošana, ja, ražošanas uzraudzība, transporta eksploatācija vai transporta parka, autoparka pārvaldības rīki, tur ir salīdzinoši zemāki tie rādītāji. Un, ja mēs skatāmies uz to, ko tad, viņi piesakās jau uz šo finansējumu, tad viņi identificē arī tos virzienus, kuros vai tos procesus, kurus viņi gribētu digitalizēt vairāk, ja izmantojot šo finansējumu, ko ir iespējams iegūt caur šīm edits programmām. Tad tie ir pārdošanas, administratīvie procesi, resursu pārvaldība, personāla vadība, ražošanas un kvalitātes kontrole. Un, protams, pieskās arī visādām dīvainām lietām, bet tās mēs, diemžēl, atbalstīt nevaram, ja mēs tiešām runājam par atbalstu biznesa procesu līmenī. Un tad, ja mēs runājam par tiem izaicinājumiem, tad mēs redzam un jūtam, jo viena daļa no šī edits uzdevuma vai misijas ir arī konsultēt uzņēmumus. Mēs varam secināt, ka bieži vien ir sajūta, ka vajag, bet mēs nezinām īsti ko un kā. Tas ir tāda pirmā atziņa. Ja. Vēl viena svarīga lieta ir, ka uzņēmumi ar vien labāk sāk apzināties, un tas varbūt ir arī skaidrojums tam, ko Arnis teica par to kritiskumu pieaugumu, ja, ka tā digitalizācija vai vispār šī biznesa procesa efektivizācija izmantojot tehnoloģijas, ka viņa ir kritiska vai pat strateģiski nozīmīga. Ja, tad mēs ar vien vairāk apzināmies šo nozīmību. Tad ir vēl viens liels izaicinājums, ja, ka mēs domājam par to, ka mēs gribam kaut ko digitalizēt, kā mēs zināsim, ka mums ir izdevies. Tātad, kā mērīt tos ieguvumus šajā procesā, tas ir liels jautājums. Un vēl viena ļoti svarīga lieta, ka šīs pārmaiņas, šo procesu digitalizāciju nav iespējams realizēt, ja mēs nedomājam par mūsu cilvēkiem. Un tas ir stāsts par darbinieku zināšanām un prasmēm par šīm tehnoloģijām. Un es domāju, man ir skaidrojums arī vienam no tiem Arņa komandas secinājumiem par to, kāpēc vadītāji ir kritiskāki. Jo es domāju, ka šobrīd, tad, kad šis ģeneratīvā mākslīgā intelekta bums, ko mēs pārdzīvojam, ja, ir licis pārvērtēt to, ja iepriekš mēs varbūt domājam citās kategorijās, tad tagad visi runā par to mistisko mākslīgo intelektu. Uzņēmumi saprot, ka viņiem trūkst zināšanu un prasmju, ja, vai vispār izpratnes par to, kā šī tehnoloģija jau kādā veidā var kaut ko ietekmēt. Ja, un tas ir tas iemesls, kāpēc mēs sakām, ka mēs tā kā varbūt esam kritiskāki par to, vai mēs tiešām kaut ko zinām. Un visbeidzot, pats galvenais, manuprāt, izaicinājums ir cilvēku attieksme. Ja, tas attiecās gan uz vadības komandām, gan arī uz darbiniekiem. Ja, ja mēs vēlamies, jo tā atvērtība un gatavība pārmaiņām, jo šāda efektivizācija neapšaubām nozīmē, ka lietas nevar turpināties tā, kā tās ir notikušas līdz šim, un tā gatavība un atvērtība šīm pārmaiņām ir ļoti, ļoti būtisks faktors. Paldies! Tā, gātināt atpakaļ, lūdzu. Jā, paldies Kasparam. Man ļoti patika tā daļa, ka mēs gribam, bet nezinām, ko un kā.
Tas ir labi, gribētu attīstīties, un arī tas, ko es nolasu no tevis prezentētajiem datiem, rezultātiem, saliekas kopā arī ar Arņa rezultātiem, ir ļoti daudz darba priekšā. Kas ir labi, atkal, es domāju, Bitas gadījumā daudz darba, jo Vilnim būs ko arī teikt, kad, kā palīdzēt, kā skaidrot, kā attīstīt, un būtu krietni sliktāka situācija, mums viss ir, mums vairāk neko nevajag. Jo tad nebūtu neattīstības, tad nebūtu citiem darba iespējas. Tā kā varētu būt sliktāk, ir labi. Ķeramies klāt diskusijas tā daļa. Uzreiz es sāku tad ar Gati. Vai, Gati, tu vari lūdzu mums ieskicēt, kāda tad šobrīd ir valsts aktuālā stratēģija veicinot digitālo transformāciju tieši uzņēmumos, un kādas konkrētas tad iniciatīvas šobrīd tiek realizētas, lai virzītu mūs šī digitalizācijas mērķa virzienā? Jā, droši vien, ka tam varētu veltīt veselu atsevišķu semināru arī šai tēmai, bet tās lietas, kas ir skaidrs, kad šobrīd mēs redzam, ka Latvijas uzņēmēja darbība jau ir tas profils iezīmējās. Mums lielākā daļa mazie mikro uzņēmumi, lielākās izaicinājums Latvijas uzņēmēja darbība ekonomikai, produktivitātes jautājumi, un produktivitāti, un caur šo prizmu mēs skatāmies arī, kā digitalizācija var palīdzēt uzņēmējiem gan to celt savu produktivitāti, gan arī uzlabot pakalpojumus, un šobrīd, šodienas uzsvars vairāk arī, kā to darīt drošā un uzticamā veidā. Un no valsts puses, protams, arī ir dažādi instrumenti, kādā veidā mēs cenšamies sekmēt un atbalstīt šo te uzņēmēju ieinteresētību un tādu pirmo soļu spēršanu, gan caur šiem Eiropas digitālajiem inovāciju centriem, kas ir domāti kā tādi palīgi, asistenti, nezinu, kā vēl varētu viņus nosaukt, konsultanti, jā, vecā vārdā saucot, par to palīdzēt saprast, tad, kur ir tās manas iespējas, un galvenais arī tad, kur es varu saņemt tam finansējumu, kas ir tās lietas, kas man ir jāizdara, un tad palīdzēt izvadīt uzņēmēju cauri. Un tam klāt ir pielikts arī programmas gan LIA, gan Autumam, kur ir iespējams saņemt arī grantus, atbalstus, aizdevumus šo te transformāciju un modernizācijas veikšanai. Tas tā kā tas viens virziens, kur mēs redzam. Un otrs virziens, protams, ir, mēs šobrīd redzam, tādā noturības ziņā, digitālie pakalpojumi, digitālā vide kļūst par vienu no kritiskiem faktoriem uzņēmējdarbības veikšanā, uzņēmējdarbības īstenošanā. Līdz ar to tas drošības aspekts arī ir būtisks. Tādēļ arī gan Eiropas līmenī stāsies spēkā šī NIS2 regulējums. Latvijā tas kiberdrošības likuma formā, kas ir stājies spēkā, arī paredz veidu, ka šajās jomās, kur ir viskritiskākie pakalpojumi, augstas uzticamības pakalpojumi, kur ir daudz iedzīvotāji iesaistīti, tad tur ir nepieciešams arī šiem uzņēmējiem ievērot šīs te minimālās drošības kiberaizsardzības prasības. Un arī tur tad valsts iet ar tādiem atbalsta instrumentiem, kur bija arī no aizsardzības ministrijas puses iespējams pieteikties tur grantiem un atbalstiem, gan arī šie te konsultāciju pakalpojumi šobrīd tiek nodrošināti, lai uzņēmēji varētu šos te principus ieviest. Nacionālā kiberdrošības likuma kontekstā, kādi varbūt ir tie pirmie datumi, kas ir jāņem vērā? Tad, 1. septembrī stājās spēkā šis likums. Jā, tur pirmkārt ir jāsās tās jomas, uz kurām attiecās. Principā pārsvarā tas attiecās uz vidējiem lieliem uzņēmumiem, kuri darbojas šajās te būtiskajos sektoros. Ja? Mēs runājam par sabiedriskajiem pakalpojumiem, mēs runājam par IT pakalpojumiem, par veselības pakalpojumiem, un to sarakstu var apskatīties. Ja? Līdz 1. aprīlim uzņēmējiem ir jāsaprot, nākamā gada 1. aprīlim, vai uz viņu attiecās šis regulējums vai neattiecās šis regulējums. Un tad pēc tam jau ir jāveic tie pasākumi, tiem, uz kuriem attiecās līdz 1. oktobrim, ir jānozīmē par kiberdrošību atbildīgā speciālists un jāveic arī tas sākotnējais novērtējums. Arī tur tās vadlīnijas šobrīd ir izstrādātas, kur palīdz tev, var aizsardzības ministrijas mājaslapā arī cilvēkiem, kad tas interesē arī uzmeklēt tādu pirmo testiņu, kurš tev ļauj aizpildīt un saprast, uz tevīm attiecās vai neattiecās. Mazajiem uzņēmējiem, mikro uzņēmējiem jāpievērš uzmanību tajā gadījumā, ja jūs esat tajā savā nozarē vienīgie, unikālie vai nodrošināt kaut kādu kritisku pakalpojumu. Tad uz jums tas varētu attiekties. Pārējā gadījumā normālam tādam mazajiem mikro uzņēmējiem tur šis prasības neattiecās. Tas ir labs komentārs par to testu, kas ir aizsardzības ministrijas mājaslapā atrodams. Jūs arī pamēģināju paklikšķināties, tas tiešām ļauj saprast tādā vienkāršā valodā, vai uz tevi tas attiecas. Es atkal no savas puses rekomendētu neatlikt pavisam uz pēdējo brīdi, jo
visdrīzāk būs vairāk uzņēmumu, kas domā, ka man tas neatiecas, bet patiesībā reāli tur bija vairākas kategorijas, ka tas subjekts ir šī likuma izpratnē labāk laicīgi izpētīt, jo galu galā 1. aprīlis, kad jau jāveic pirmās darbības, nav nemaz tik tālu. Jā, tur ir jāsagatavojās, un atcerieties, pirms gadiem ievies prasību par obligātiem darba drošības speciālistiem, ja tad tur tāds bums bija, kad visi gāja kursos, visiem bija tad tur pēkšņi uzradās vajadzība. Ja nu šeit arī visdrīzāk tā situācija būs, jo visām valsts pašvaldību iestādēm ar tas būs, jau pēc noklusējuma, tā kā ir arī jādod laiks sagatavoties un arī iegūt šo te. Un vēl jāpiezīmē arī tas, ka tur taču ir arī jauna iestāde izveidota, tātad kopā ar CERT sadarbosies arī, kā viņš pareizi Kiberdrošības centrs. Jā, kas arī palīdzēs, es ceru, konsultēs, palīdzēs saprast, ko darīt, ko nedarīt. Un, jā, viņi arī organizē semināru, bet skatos arī uzņēmēji organizē seminārus, tā teikt, pirmais ir droši vien izveikt testu, saprast, attiecās, neatiecās, un tad jau tālāk meklēt informāciju, kas var palīdzēt. Sekot līdzi galu galā, jā. Labi, tad vēl tāds jautājums man pēdējais varētu būt tev, vai privātais sektors kaut kā var palīdzēt valstī virzīties tur, kur ir nosprausti šie mērķi? Nelikt sprunguļus riteņos. Jā, protams, privātais sektors var palīdzēt. Viens ir arī atbalstīt tos citus uzņēmējus, jo noteikti privātā sektorā ir gan konsultāciju uzņēmēji, gan uzņēmumi, kuri šajā jomā strādā. Tas var palīdzēt tiem pārējiem uzņēmējiem, teiksim, šo gan saprast, gan arī ievies šos nepieciešamos risinājumus. Ja, jo mēs runājam par to, ka mums nepieciešams izstrādāt gan, teiksim, tādus pārvaldības risinājumus, kā organizēt šo te kiberdrošību, tur notiek kaut kādu konsultāciju pakalpojumu, gan iespējams kaut kādus tehniskus risinājumus nepieciešams ieviest. Tā kā otra lieta, droši vien, bija komentārs par to, ka ļoti samērā daudz uzņēmēji saka, ka viņiem vai neinteresē, vai viņiem nesatrauc. Es domāju, ka tā viena no manām tēzēm ir, ka mums ir daudz mazie mikro uzņēmēji, kuri to savu digitālo vidi lielam paļaujās uz digitāliem pakalpojumiem, software as a service pakalpojumiem. Viņi domā, ka tā vai uzskata, vai redz, pieņem, ka tā drošība ir iebūvēta tajā viņa pakalpojumā. Viņa mākoņa grāmatvedības pakalpojumā, viņa mākoņa tirzniecības pakalpojumā, viņš par to nesatraucās. Un tas ir tas aicinājums tiem uzņēmējiem, kuri šos pakalpojumus nodrošina, arī tad veidot viņus tāda atbildīgi, droši, kad tas gala lietotājs, kas ir tas unikālais mazais mikro uzņēmums, viņš var vienkārši ņemt un lietot to pakalpojumu. Jā. Bet jebkurā gadījumā tas ir krietni tāds plašāks, kompleksāks jautājums, ne jau tikai vienu risinājumu nobonē un viss pasaulē kļūst labāks. Labi, tad paldies Gatim, tad ņemam vērā tiešām, ka mums ir tās iestādes LIA Altums IT klāsteris galu galā, kas var nākt talkā. Tāpat arī Nacionālā kiberdrošības likuma kontekstā arī jums ir iestāde kiberdrošības centrs. Ja? Un tur visur informācija, tur palīdzēs, sapratīs, bet pagaidām izpildam šo testu, lai noskaidrotu, vai tas uz mums attieksies. Tagad dodamies tālāk pie Kaspara Kauliņa. Ja? Labi, atpakaļ pie Kaspara Kauliņa. Jā, atpakaļ. Novērtējumu veica šie uzņēmumi. Daļa no šiem uzņēmumiem griežas pie jums uz klāsteri pēc finansējuma, pēc padoma, pēc kaut kādām, paturēt roku kaut kādos jautājumos. Tad kāds ir tad jūsu novērtējums no tās situācijas, kas ir reāli dabā, kā reāliem Latvijas uzņēmumiem, kāda tā interese ir par digitalizāciju un kādi varbūt ir tie mīti, ar kuriem ir jācīnās, ka varbūt uzņēmējs domā šādi, bet patiesībā ir jāskaidro, ka tomēr citādāk ir. Es domāju, ka tas uzņēmumu skaits, kur ir pieteikušies šiem atbalsta mehānismiem, ir gana liels, bet mēs noteikti gribētu, lai viņi būtu vēl un vēl. Ja, šīs programmas, šo programmu mērķis ir aptvert iespējami lielāku uzņēmumu skaitu, tāpēc es tiešām arī šeit vēlos aicināt visus tos uzņēmējus vai uzņēmumu darbiniekus, kuri par to atbild, tad domāt par to, ja, kā vēl šāda kā ir iespējams efektivizēt jūsu biznesa procesus, kādus jaunus, inovatīvus produktus un pakalpojumus jūs varat izveidot, kas celtu jūsu konkurētspēju. Jo tas pamata mērķis jau mums ir paaugstināt Latvijas uzņēmumu konkurētspēju. Tas ir tas mūsu lielais un galvenais izaicinājums, tā ir skaitā eksporta spēja. Ja, tā kā, es aicinu būt vēl aktīvākiem, bet kopumā var teikt, ka tā aktivitāte ir laba, ja, un tur ir bijuši dažādas arī tā skaitā birokrātiskas aizķeršanās, kāpēc tas process varbūt pašā sākumā bija ļoti lēns, tā pieteikšanās, izskatīšana, apstiprināšana un finansējuma saņemšana. Mēs tikai ieskrienamies tā īsti, un mums vēl ir laiks, daži gadi, bet es domāju, ka noteikti es aicinu visus būt vēl aktīvākiem. Tā īsā versija, interese ir liela, tas nozīmē, tas ir labi, ja, bet mēs gribam un gaidām vēl vairāk uzņēmumu.
Varbūt var nosaukt arī kādu konkrētu uzņēmumu piemēru, varbūt pat nesaucot uzņēmumu vārdā, ja negribas vai nedrīkst, tad kur tika digitalizēti kaut kādi noteikti procesi un ka tas uzlaboja tiešām šo konkurētspēju? Tā vislielākā interese un visvairāk iespējams arī šo apstiprināto projektu no tādiem lielākiem projektiem ir bijuši saistīti tieši ar uzņēmuma datu apstrādi, tā saucamās tās ERP sistēmas, uzņēmuma resursu pārvaldības rīki. Ja. Jo tur acīm redzot, šo te datu saimniecību sakārtojot, ja, tad tas dod tādu, atrisina ļoti daudz, noņem ļoti lielu šo administratīvo slogu un saīsina visādus datu apstrādes laikus un tā tālāk. Bet neapšaubām arī tīri to augsto tehnoloģiju jomā, kur mēs runājam jau par kaut kādiem risinājumiem, kur jau ir kaut kādas šīs mākslīgā intelekta komponents, var teikt, ja, tad tā ir gan datorredze, teiksim, ražošanas uzņēmumos, kas ir ļoti svarīgi, gan kvalitātes kontrolē, kaut kādai procesu pāraudzībai un tā tālāk, ja, kas tiešām būtiski uzlabo to produktivitāti. Tie, teiksim, arī Tildes gadījumā nevar nepieminēt, tie ir arī kaut kādi valodas tehnoloģija risinājumi, kas savukārt ļauj automatizēt saziņu ar klientiem vai arī kaut kādu darbinieku iesaisti, atvieglo darbinieku, teiksim, ikdienu, vienkāršojot viņu piekļuvi informācijai, zināšanām, kas ir uzņēmuma rīcībā. Tā kā tie būtu tie galvenie virzieni. Ja? Tad tā datu saimniecības sakārtošana un kaut kādu ražošanas procesu, atsevišķu komponentu efektivitātes celšana un saziņas, jeb komunikācijas procesi. Jā, tas, ko tu pašā sākumā minēji, ka vajag digitalizēties, vajag uzlabot, tas jau nav tikai, kad, nezinu, tev vajag vai klasterim vajag, bet reāli tā situācija globāli ir tāda, ka citi uzņēmumi izmanto rīkus, citi uzņēmumi izmanto jau tagad arī pavisam svaigos mākslīgā intelekta risinājumus, un gluži vienkārši viņi būs konkurētspējīgāki pret tiem uzņēmumiem, kuri neizmanto. Galu galā mūsdienās mēs taču nevaram iedomāties sev ikdienu bez tā paša mobilā telefona, viedtālruņa vai datora kā tāda. 20 gadi atpakaļ ļoti reti, kuram uzņēmumam bija šādas tehnoloģijas. Es domāju, ka tie faktori ir vairāk. Tad pirmais un galvenais faktors, protams, ir produktivitāte un efektivitātes paaugstināšana. Ja? Bet bez tā ir vēl vismaz divi, manuprāt, ļoti kritiski faktori. Tā ir personalizācijas iespēja, ja? Trīs, es teiktu. Tad personalizācijas iespēja, mums ir ļoti daudz datu, klientu datu, darbinieku datu, un tad jau kas, ko mēs varam darīt, var būt daudz personalizētāks, līdz ar to arī efektīvāks. Ja? Jebkas produkts, pakalpojums, informācija, kuru mēs padarām personalizētāku, viņa sniedz lielāku pievienot vērtību. Tas ir jāsaprot. Un trešā lieta ir šī lietotāja pieredze, ja? Jo mēs dzīvojam faktiski pieredzes ekonomikā. Tas nozīmē, ka konkurētspēju citu starpā ļoti būtiski ietekmē tas, kādu to lietotāju pieredzi mēs savu produktu vai pakalpojumu varam nodrošināt. Un tas attiecās gan uz klientiem, gan uz darbiniekiem, gan sadarbības partneriem. Un visbeidzot, nemazāk svarīgi ir arī prasme izmantot datus. Tātad, kā mēs tos datus, ko mēs iegūstam, kā mēs viņus mākam sakārtot, to datu saimniecību, un kā mēs mākam šos datus izmantot, lai pieņemtu datos balstītus lēmumus, ja, kas arī ļoti būtiski. Un galu galā klienti un arī uzņēmuma darbinieki pierod pie labām lietām. Un, ja viņš redz personalizētus piedāvājumus, teiksim, atkal no kā klienta skatu punktu raugoties, viena pakalpojuma sniedzēja gadījumā, tad visdrīzāk sagaidīs arī no cita. Tieši tā. Lietotāja ekspektācijas ir milzīgi augušas. Es nebeidzu atkārtot. Mēs tiešām dzīvojam pieredzes ekonomikā. Mēs nevaram cerēt, ka mēs ilgstoši spēsim konkurēt ar unikālu tehnoloģiju, pakalpojumu vai produktu. Ja, tas, kas nodrošina šo mūsu ilgtspēju, ir tieši tā pieredze, ko mēs spējam radīt. Jā. Un tad visbeidzot, konkrēti IT klastera gadījumā, tad jūs varat palīdzēt konsultācijā, granti, citi rīki? Jā, tad IT klastera, abu šo EDIK programmu tas uzdevums ir pirmkārt konsultēt, ja, drošināt konsultēt, palīdzēt sagatavot šos pieteikumus šīm te finansēšanas instrumentiem. Ja, tā ir arī tāda ceļa karte savā ziņā, tad tas redzējums, ko mēs darīsim, kā mēs darīsim, kad mēs darīsim un kā mēs mērīsim rezultātu. Un tad jau arī apkopot to informāciju un palīdzēt iesniegt šiem te finansējumu sniedzējiem. Tas ir tas mūsu uzdevums. Jā, super, paldies, veiksmi darbos arī turpmāk. Vilni, tātad atkal tu pārstāvi Bita Latvija pusi, ikdienā strādā ar uzņēmumiem, noteikti dzirdi daudz bažas, manuprāt, piemēram, nāk, ja runājam par IKT risinājumiem, oi, tas ir dārgi, oi, tas ir sarežģīti. Bet vai tā ir? Kas ir tas, ko tu redzi, ar kādiem, varbūt, bažām, mītiem saskarās klienti jūsu vai potenciālie klienti, un kā tad arī patiesībā? Kā tur viņam strādā, runā?
Jā, ikdienā strādājam tieši ar šādiem te bažu klientiem, gan tas ir privātais sektors, gan valsts sektors. Un, bažu iemesli ir dažādi. Viens ir tad iepriekš pieminētā tāpat NIS2 direktīva, kur uzņēmējs saprot, ka viņi būs un viņiem to vajag, tad attiecīgi mēs palīdzam skaidrot, ko vajag, kāpēc vajag, vai vajag, un tad tālāk arī palīdzam to pašu ieviest un uzturēt. Un tālāk ir otra uzņēmuma kategorija, kas ir jau saskārušies praktiskām problēmām. Tie ir kiberuzbrukumi, šifrēti dati, zaudēti dati, vai vienkārši dzīve tehnika nolietojas un lūst. Un ja nav bijis plāns, ko darīt, tad, kad šī kāda no tiem komponentiem beidz strādāt, tad jau var rēķināties sekām, vai tā ir vienkārši dīkstāve, kas radā reālus faktiskus zaudējumus. Piemēram, noliktavā nedarbojas Wi-Fi mūsdienu lielās loģistiskas noliktavas. Attiecīgi tas nozīmē, ka nevar noskenēt, izsūtīt pasūtījumus. Vienalga, vai tas ir no noliktavas uz veikalu, vai no veikala uz pakomātu, vai no noliktavas A uz noliktavu B. Attiecīgi jau sāk veidoties tāda praktiska notikumu ķēde un problēmu ķēde, kad notiek no tādas IT problēmas, kur varbūt ir ietaupīts uz pareizu Wi-Fi plānošanu, projektēšanu vai tīkla iekārtu pareizu konfigurāciju. Mēs nonākam pie tā, kad netiek laikā piegādāts piens, vai netiek piegādāts pasts, vai netiek piegādāts kaut kas cits, kas ir varbūt svarīgi gan uzņēmumu, teiksim tā, lai prestižam, zaudējumiem, vai varbūt, ja tad mēs skatāmies tādu kritiskāku infrastruktūru, tad varbūt tā ir elektrība, varbūt tā ir gāze, varbūt tas tā ir degviela vai kas cits. Bet patiesībā arī uzņēmumi domā, ka tas ir pirmkārt nav izpratne, kāpēc to vajag, un tad vienkāršāk atbilde tie var būt vienkārši zaudējumi vai riski, vai kas mums tagad arī NIS2 potenciāli ieviesīs arī dažādas sodus vai brīdinājumus. Soli sākumā brīdināt un pēc tam sodīt, redzēsim. Bet tālāk jau tas viss aiziet arī uz to, ka dīkstāve rada zaudējumu. Zaudējumi maksā naudu. Un patiesībā mēs skatāmies to proporciju, cik maksā izbūvēt pareizas IT risinājumus, ar ko vienalga, vai tas ir vienreizās investīcijas, vai tas ir Māris iepriekš minēja OPEX, attiecīgi maksāt pa daļām as a servisu, lietot tīklu kā servisu, Wi-Fi servisu, par internetu kā servisu mēs saprotam, savādāk tas nestrādā, bet patiesībā tās investīcijas nav nemaz tik lielas, un ja mēs skaidrojam uzņēmumu, sazīmējam, cik tev maksā, teiksim, uzturēt sistēmu nosacīti pa lēto, un cik, teiksim, tā izmaksā to visu izdarīt pareizi, lai gan būtu gan atbilstība likumdošanai, gan arī elementāri, saprātīgi mazināti tie paši kiberriski, mēs nerunājam par miljoniem pārsvarā. Jā. Jo tur jau tā lieta arī ir, kad kopumā tās tehnoloģijas ir ārkārtīgi plaši pieejamas un varētu šķist sākotnēji, ka es taču aiziešu uz veikalu, nopirkšu kaut kādu to Wi-Fi routeri, uzliksim, lai viņš tur kaut kā darbojas. Bet tomēr atkal biznesa vidē ir pavisam citas prasības, citas slodzes, citas prasības galu galā pret situācijām, lai nerodas dīkstāves, kas tad maksā arī to naudu. Un ļoti bieži vien, un cilvēki joprojām turpina kāpt un uzņēmēji uz tiem grābekļiem, samaksāšu no sākuma lētāk, un tad viss būs pēc tam labi. Nav tā. Tā tiešām nav. Un galā es pieņemu, ka arī jūs ar tiem kolēģiem no Bita Latvija arī zinat, kas ir tie pakalpojumi, un taču nemēģināsiet noteikti pašu dārgāko risinājumu piedāvāt pilnīgi visiem klientiem. Nē, protams, ka nē, jo nav unikāla risinājuma, nav tāda zelta guidebook, ka vienām uzņēmumam dara visu vai vajag pilnīgi visu. Loģiski, ka ir sava prasība finansēm, sava prasības ir ražošanai, tirzniecībai, loģistikai un valsts pārvaldei galu galā. Un tad tālāk, ja mēs skatāmies, tagad arī mēs šobrīd gaidām vēl tās pašas valsts kiberdrošības minimālās prasības, kuras atjaunotas tiks prezentētas oktobrī, manuprāt. Bet jau to gaidot, mēs tāpatās zinām, ir, teiksim, virkne ar punktiem, kas pilnīgi noteikti būs jādara. Un šobrīd mēs strādājam tieši ar uzņēmumiem proaktīvi, uzrunājot vai uzņēmumu uzrunā mūs, un mēs ieviešam tos pašus pārvaldītos tīklus, tad logfailu vākšanu, analītiku, augstu pieejamību, datu rezerves kopijas, kas arī bija pieminētas, kā uzņēmumi to veids, bet 50%. Kā tie otri 50%, ko viņi domā, kas notiks, ja saplīsīs varbūt vienīgais datu glabātājs.
kas tie būs par zaudējumiem, kas būs par dīkstāves riskiem un kas būs par teiksim, tā nepatikšanām potenciāli gan no klientiem, gan biznesa partneriem. Modernajā kultūrā gan jau viņi domā YOLO, bet biznesa vidē tā nevajadzētu domāt. Šeit gan Arņa, gan arī Kaspara teiktajā bija vairākas reizes uzsvērts darbinieki. Darbinieku zināšanas, darbinieku šīs digitālās prasmes. Atkal kāds ir tavs skatījums, cik tam liela nozīme? Vai visiem darbiniekiem ir jābūt nenormālākajiem ekspertiem, vai kaut kādu daļu šīs ekspertīzes var outsourcēt, ārpakalpojumā nodot kaut vai, piemēram, pie jums? Jā. Cik tad liela nozīme ar šīm zināšanām? Noteikti te ir darbinieki, kas varbūt ir speciālisti, kas varbūt veic savu darbu, tie varbūt tie paši sistēma administratori, tīkla inženieri. Tur arī jāsaprot uzņēmuma vadītājiem, ka lai cik tas cilvēks labs, viņš nav universālais kareivis. Tādi gandrīz nekad nepastāv. Un attiecīgi jāsaprot, ka līdz ar to tad mēs kā pakalpojumu sniedzējs, kam ir 10 darbinieki atkarībā no specializācijas, varbūt pat krietni vairāk, mēs varam daudz fokusētāk sniegt šo pakalpojumu kvalitatīvi, efektīvi un atbilstoši labākai praksei. Jo cilvēks, kas strādā ar serveriem, viņš varbūt nezina, kā projektēt tīklus, kā segmentēt tīklus, kā atdalīt, lai kases sistēma nerunā ar grāmatvedību, vai guest Wi-Fi, lai netiek klāt pie tās pašas kases sistēmas. Un, diemžēl arī pietiekoši lielos uzņēmumus tā joprojām ir problēma. Tad viens ir tas, ko mēs varam outsourcēt, palīdzēt. Otrs ir, vai mēs, vai citi šajā nozarē strādājušie, tad tālāk mēs runājam par darbinieku apmācību. Jo, lai cik mēs, ieviestu varbūt rezerves kopijas vai antivīrusus jaudīgus un gudrus vai kaut ko tam līdzīgu, tāpat tās ļoti bieži vājākais punkts paliek cilvēks. Ja mēs cilvēku neapmācam, tad cilvēks uzklikos gan uz tā ransomware, kriptovīrusa linka, vai viņš varbūt, kas ir tagad jaunais trends ar visiem deepfakeiem, varbūt, ka viņš ātri darbosies viņa prāt uzņēmuma vadītāja mērķis pārskatīt naudu piegādātājiem, kur beigās tā nauda aiziet uz krāpniekiem. Un tad viens arī saka, tas ir dārgi, gan pirmais stāsts, gan otrais stāsts. Tas ir dārgi, tas ir sarežģīti, bet ja mēs šos darbiniekus neapmācam, tās sekas var būt pat vēl graujošākas. Tie neapmācīti darbinieki var radīt ļoti būtiskas zaudējumus. Gan finansiāls, gan reputācijas, kas pēc tam ir finansiāli. Jā. Bet man liekas, svarīgi uzsvērt, ka netehniskajiem darbiniekiem tās apmācības arī nav jāuztver kā kaut kas varbūt pārlieku tehnisks un sarežģīts. Tas ir drīzāk par tādu domāšanas mācības. Ja? Tur visam var skepsi pieiet, neklikšķināt visu, kas pagadās. Tāpēc nevajag baidīties arī no darbinieku skatu punktu raugoties, manuprāt, par šādām apmācībām. Protams, jo tās elementārās lietas par to stāstam gan mēs, gan bankas, gan, manuprāt, arī dažādas valsts iestādes, kad, ja tev zvana no bankas stāstā vai policijas populārākie, tev ir kaut kas noticis, ātri pārskaiti naudu vai ātri iedot kodus, atzvani pēc tam tai valsts iestādei vai policijai vai bankai vai kam. Un tas ir ar ļoti vienkāršu varbūt uzņēmumu tādu fokusēt darbinieku apmācību var izsināt, ka darbinieks gan kā uzņēmuma darbinieks niekļūst problēmās, gan arī kā privāta persona. Un tad nesen vienā pasākumā bija Lietuvede, kas pārskaitījusi, manuprāt, tas bija 5 ciparu skaitļus uzņēmuma naudas, jo domāja, ka viņa palīdz uzņēmumu, bet patiesībā viņiem vienkārši trūka komunikācijas ar uzņēmuma vadītāju. Lai noverificētu šo darbību. Tā kā te mēs nerunājam, ka darbiniekiem ir jāmācā programmēt, vai darbiniekiem ir jāiet IT drošības kursi. Te ir pavisam vienkāršas lietas, kuras vienkārši vajag atkārtot. Jo uzņēmuma darbinieki bieži vien ir ļoti ieskrējušies savā darba ritmā, un, ja tu to neatkārto, tu aizmirsti. Jā. Tieši tā, jādomā līdzi. Un tad, nobeidzot tavu bloku, vēl tad man jautājums. Tur datos mēs redzējām, ka kiberdrošības risinājumiem tā īpaši nepievērš lielu uzmanību, lai gan antivīrusi tur bija diezgan izmantoti. Tāpēc, ka visdrīzāk nopērk datoru, kur jau virsū kaut kāds Nortons vai kas tur darbojas. Tavs skatījums, kas ir tās varbūt pirmās svarīgākās lietas, kas visiem būtu jāpievērš, kam būtu uzmanība tieši kiberdrošības jautājumos, un tad
tā sarežģītākās lietas jau pēc tam var izsnākt. Bet kas ir tas pats minimums, pats pamatiņš, ar kuru būtu jāsāk absolūti visiem uzņēmumiem? Kiberdrošības varbūt arī es pieļauju, ka tāds lielākajai daļai uzņēmumu vadītāju, viņi nodarbojas ar naudu, viņi nodarbojas ar biznesu. Kas tad tā kiberdrošība? Tas ir GDPR, kaut kas NIS un citi svešvārdi. Te mēs vienkārši runājam par to, ka būtu jāsaprot, kur, kas ir uzņēmuma pamatprocesa veikšanai kritiskās sistēmas, kur darbojās dati, kas notiek, ja šīs sistēmas pārstāja darboties uz stundu, dienu, kas notiek, ja šie dati kļūst nepieejami, kas notiek, ja tie dati tiek dzēsti, kas notiek, ja tie dati tiek noplūdināti. Un tad arī izklausās varbūt raķešu zinātne, bet patiesībā, kad mēs skaidrojam, kā pie uzņēmumiem šīs lietas, tas patiesībā ar dažu stundu sarunu jau var saprast, kaut kādas 80% bildes. Tālāk, ja mēs piesaistam speciālistus spēj labāk saprast jautājumus, saprojektējam tos pašus datu rezerves kopijas. Jo, ja pazūd dati, pazūd grāmatvedība, pazūd noliktavas uzskaita, tas, manuprāt, bija senāks pētījums, ko es redzēju, pilnīgu datu zudumu 25% uzņēmumu nepārdzīvos. Vidēji. Savukārt arī, ja mēs runājam par dīkstāves riskiem, pavisam vienkārši. Ja iedomājamies, ja uzņēmumi ir 10 miljonu, 50 miljonu apgrozījums, cik viņam potenciāli tiek paralizēta kritiskā infrastruktūra, varbūt tā tepat ir noliktava, varbūt tā tepat ERP sistēma. Kas notiek, ja tā sistēma nav pieejama? Kādi ir tie zaudējumi? Ja mēs parēķinām atkal to proporciju zaudējumu pret ieguldījumiem, tas ir līdzīgi kā arī mēs piemērs Okta. Visi zina, kas ir Okta. Kas notiks, ja tu iebrauksi ļoti dārgām automašīnā? Varbūt to Okta tomēr vajag, ka tas potenciālais risks, pat ja viņš varbūt šķiet, ka ir neliels, tad tas tev var vienā brīdī beigties ar to, ka tev ir kā privāta persona iespējams maksātnespēja jādeklarē. Vai to vajag? Tad līdzīgi ir arī ar to pašu kiberdrošību un kiberriskiem, kā mēs runājām, ka potenciāli mēs ar pietiekoši maziem līdzekļiem varam to risku samazināt līdz minimumu. Un tad vienalga, vai tas ir valsts iestāde, vai tas ir NIS 2 subjekts galu galā. Par NISu mēs runājam, manuprāt, katru dienu ar klientiem, ir kādi jautājumi, jo ir skaidrs, ka daudz kas vēl nav skaidrs, tāpat laikā ir daudz kas arī, kas ir skaidrs. Ja pat ja tu nesi NIS subjekts, ja tu esi kategorijā 1 līdz 9 darbinieki vai līdz 50, kas ir salīdzinoši varbūt, tad, kā minēja, YOLO. bet tas pats YOLO ir bāri, restorāni. Tev varbūt ir neliela kafejnīca. Kas notiek, ja tu nevari norēķināties kartēm? Kas notiek, ja tu nestrādā galdiņu pasūtījumu sistēma? Ja mēs runājam bārs, restorāni, viņš tāpatās apgroza naudu. Mums ir klienti, kuri arī ir vērsušies, diemžēl bieži vien no savas pieredzes, labākajā gadījumā no konkurentu vai biznesa partneru pieredzes, kad ir bijušas reāla problēma, reāls incidents, un tikai tad uzņēmums saprot, man tie ir 10 000 stundā potenciāli zaudējums, vai, labi, mazam bāram restorānam tie nebūs 1000, bet proporcionāli tā naudas summa nemainās. Bet proporcionāli tās investīcijas, viņas arī, vajag runāt, skatīties, kur uzņēmums ir šobrīd, un kur mēs, gribam nonākt, lai viņš būtu, lai tas būtu saprotami. Nav visiem jābūt banku risinājumiem, bet tāpat laikā elementārām lietām par datu rezervoskopiem, antivīrusiem, kritisko sistēmu, tā plānam, kas notiks, ja tas serveris nomirs un tam līdzīgām lietām, tam ir jābūt. Jā, tas, ko es atdzirdu no tevis, tātad sākam ar analīzi, galu galā saprotam, cik tas mums izmaksā šādas problēmas, un attiecīgi mēs arī saprotam, cik mēs varam veltīt līdzekļu, lai risinātu šīs potenciālās problēmas. Tas, man liekas, Oktas piemērs ir diezgan arī labs. Un, ja kaut kādi jautājumi droši pie Viļņa, pie Māra, pie citiem kolēģiem, pie citiem uzņēmumiem, ja pēkšņi gribās, visi palīdzēs. Labi, paldies. Tagad ķeramies klāt Zigmundam. Ķeramies. Apsveicu ar staciju pirmo Lietuvā.
nesen pirms dažiem mēnešiem braucu, redzēju, bet vēl bija ciet. Mums nevarēja vēl piebraukt, tagad darbojas jau visiem. Darbojas, jā, kopš. Un galā arī Viršijā ir, manuprāt, ļoti Latvijā atzīts mīlēts zīmols. Tā, kad man bija mašīna, kurā bija jālej degvielas, pildījos arī pie jums. Tagad ir mašīna, kurā ir elektroni jāstam iekšā. Jūs arī lādējies pie mums. Tagad es arī lādējos pie jums arī. Un galā jums ir mobilā lietotne. Kādi vēl jums tādi interesanti, varbūt IKD? Kafijas robotu roka. Pareizi. Tad jautājums mums ir tāds, kas ir tas galvenais vadmotīvs, kā Viršijā izlemj, kur tad tērēt savus resursus, enerģiju, tieši kuros IKT risinājumos? Tas ir klientu ērtībām, savām ērtībām, konkurētspējai? Turpini. Nē, noteikti tas ir konkurence, ir ļoti spēcīgs dzinējspēks, kāpēc mēs kaut ko darām. Noteikti tie ir mūsu klienti, kas pieprasa dažādas risinājumus, un ko mēs vēlamies arī sniegt, gan pakalpojumu ziņā, gan tieši šos tehniskos risinājumus. Un noteikti ir tādi projekti, kur mēs iekšēji paši sevi izaicinām, un kur mēs varbūt beigās nezinām, ko viņš mums īsti nesīs un cik daudz nesīs. Un vai mēs iekšēji paši to esam spējīgi. Tā ir tas tāds pārbaudījums gan mums iekšēji, gan mūsu sadarbības partneriem, kas nav mazsvarīgi, kas ir tavi sadarbības partneri un ko viņi spēj. Un, attiecīgi arī kafijas rokas projekts mums bija iekšēji gan izaicinošs. Mēs priecājamies par to rezultātu, kas sanāca tik īsā laikā, kāds tas bija. Neskatoties uz visām šīm limitācijām, kas ir saistīts ar kases sistēmas certifikācijām un vispārējo, tas mums bija tāds liels panākums iekšēji sasniegt šo rezultātu. Arī stacijas atvēršana Lietuvā, tas tāds loģisks solis, kad mēs paplašināmies ārpus arī mūsu valsts teritorijas. Tas bija vēl viens liels projekts, kas nes mums ļoti daudz izaicinājumus, kas bija sasniedzami kopīgi. Un mēs kopīgi arī iekšēji šo atzīmējām un paskatījāmies uz to, kā mums kopīgi visiem gāja, un arī tā skaitā katram individuāli, un ko mēs no tā varam paņemt līdzi nākotnē. Beigās tas secinājums ir tāds, ka tas ir tāds ļoti komandu vienojošs projekts bija. Skaidrs, ka šobrīd tā ir viena stācija tikai, bet noteikti plāns jau nav apstāties pie viena iedīgļa. Tas darbs turpināsies, un tev jāsako līdz vēl kādām lietām, kas tur būs, tā skaitā elektrouzlādes stacijai Lietuvā. Tu varēsi ceļot tālāk un uzlādēties, pavisam noteikti. Tad tas, ko es sadzirdu no tevis, ir, ka tu nevari nesakot līdzi attīstībai, arī to starp tehnoloģiju jomā, tev gan pret klientiem, lai varētu vērst labāko pakalpojumu, gan arī konkurences ziņā tev ir jāattīstās un jāauga. Tu pieminēji partnerus. Uz kādiem aspektiem, kā Virši skatāties, partneru izvēlē? Runa konkrēti šobrīd varbūt par IKT partneru izvēli. Kas ir svarīgi, kas varbūt nav tik svarīgi? Jo viena lieta, ko jau tie uzņēmumi reklamē sevi, ka viņi paši labākie, viņi visu vislabāk māk, bet kāds ir jūsu kā uzņēmuma skatījums? Sākumā vajag saprast tiešām, kas ir tas, ko tu vēlēsi sasniegt, kas ir tas rezultāts, ko tu vēlēsi sasniegt, un kāds ir tavs plāns, lai to sasniegtu. Tas var būt process, tas var būt iekārtas, kas cits, un tad tu nākamais, kad domā, vai tu to sasniegsi ar iekšējiem resursiem, vai tev ir vajadzīga palīdzība no malas. Tas var būt gan konsultācijas, gan reāli darba veicēji, gan iekārtu piegādātāji. Tad, kad tu ar to tiec galā, tad tu izpēti jau tirgu tālāk, kas ir tie piegādātāji. Un nākamais ir atrast no šiem visiem daudzajiem varbūt nišas, kur tev ir 15 piegādātāji, kas tev ir jāizpēt un jāizvēlās viens tavs sadarbības partners. Un šī izvēle tev var būt liktenīga tajā brīdī. Jo iespējams, startējot ar šo vienu partneri, tev nebūs iespējams viņu tik viegli nomainīt tajā brīdī, kad tu esi ar to risinājumu aizgājis gaisā. Vēl jāņem vērā, kad robežas ir atvērtas, partneri var būt ārpus mūsu robežām arī, un attiecīgi arī mums šādi partneri ir, bet jāņem vērā katras valsts un tautības mentalitāti un darba ētiku, lai viņa saskanētu ar to tempu, ar kuru jūs vēlaties attīstīt savu pakalpojumu, jeb risinājumu. Tas var to ietekmēt. Es nerunāju tikai par laika zonām. Un atkal praksē tikai tev rodas tā pieredze sadarboties ar ārzemju uzņēmumiem. To jau laikam pirms tam nekur iemācīties īsti nevar. Jā, gal galā tas ir tāds cilvēku komunikācijas miedarbība. Tev, kā es teicu,
būtu 15 pretendenti, kas tev pārdod Microsoft produktus, bet tikai ar vienu tu atradīsi to kopīgo valodu, jo tikai vienam tu interesē kā klients un tīri cilvēcīgi interesē palīdzēt tev kā uzņēmumam atrisināt to savu uzdevumu. Ne? Un tev ir jāatrod šāds uzņēmums ar šādiem cilvēkiem, kas tev vēlās palīdzēt. Runāšana. Komunikācija, jā. Savstarpējās attiecības komunikācija. NIS2 gatavi esat? Nē, ja tā pa lielam, bet mums ir daudz ko darīt vēl. Jautājums ir, ko katrs, viens ir šīs prasības, otrs ir, ko katrs uzņēmums sev ir izvirzījis, ko viņš vēlas sasniegt. Ne? Ar šo prasību realizāciju. Mums ir gana daudz lietu, ko mēs vēlamies pavilkt apakšā kopā ar šiem darbiem realizēt, gan procesus pamainīt, gan risinājumus. Mēs esam noteikti ceļā uz to, lai to sasniegtu. Tad jūs tā krietni ilgtermiņā raugāties. Nevis aizpildīt ķeksīšus, iesniegt tur to pašvērtējumu, bet lai ir jēgpilni arī pašiem. Protams, mērķis jau nav apmācīt vienu darbinieku dabūt certifikātu, un mēs esam visi safe. Tā drošība jau sākās nevis ar certifikātu, bet viņa tur beidzās ar to certifikātu. Visticamāk, tu sāc ar infrastruktūru, tu pārdomā savus risinājumus, tu domā, kā tu viņus dublēsi gal galā, kas nav maz svarīgi, jo mēs runājam ļoti daudz par digitalizāciju, un uzņēmumi grib digitalizēties, bet ir jāsaprot, ka tu savu to risinājumu un savu biznesa darbību padari ievainojumu. Tu kļūsti atkarīgs no šiem risinājumiem. Un man ir prieks, ka uzņēmumu vadītāji, ko pētījums rādīja, domā par šo drošību arī jau, jo par to parasti aizmirst. Jo tad, kad tu digitalizē kaut kādu procesu vai iegādājies kaut kādas ierīces, tavs bizness kļūst tiešā veidā no tā atkarīgs. Un ja kādā brīdī kaut kas no tā nav pieejams, vai tas ir elektrība, internets vai nezinu, kāds uzbrukums, tad tu, principā, bizness apstājās. Un tas ir tas, par ko runā tie uzņēmuma vadītāji, ka tas ir situācija, ko viņi negrib sasniegt. Tas, kas ir jāsaprot, ka šī situācija, kas ir tie iemesli, kāpēc viņi var iestāties. Un jāatrod veidi, kas ir katra paša lēmums, ko viņš var izdarīt, un, lai nodrošinātu šo biznesa nepārtrauktību. Nezinu, elektrībai tas ir nepārtrauktās barošanas avots vai ģenerators, internetam tur ir dažādas pakalpojumus sniedzējs nodrošinot, bet ja plīst kabelis jūrā, tas tev nepalīdzēs apmēram, un tādā garā. Ir kaut kādas lietas, ko mēs katrs varam izdarīt, un ir kaut kādas, no kā mēs esam atkarīgi atkal. Plānošanas jautājums. Plānošanas jautājums, jā. Vai virši izmanto kaut kādus valsts atbalsta rīkus, risinājumus tieši IKT saimniecības uzlabošanai, uzturēšanai? Un kāda ir pieredze tieši ar šo? Jā, mēs esam ļoti dinamiska kompānija. Mēs šo iespēju pamanījām uzreiz un vēlējāmies un arī pieteicāmies. Bet mēs joprojām neesam nonākuši līdz tam noslēgumam, ka mums ir apstiprināti šie mūsu projekti, ar ko mēs ejam tālāk. Kur mēs ļoti daudz maldījāmies ar to. Pirmkārt, gaidījām uz likumdošanu, tad gaidījām vēl kaut ko, tad nevaram dabūt atbildes, vai tie ir procesi, vai tās ir iekārtas, vai tas ir klāsteris, vai tas ir akcelerators, pie kā mums jāvēršās. Tad vai mēs kā degvielas tirgotājs vispār iekļaujamies tajā atbalsta saņēmēju pulkā, un kas ir tie pakalpojumi, ko tad ar kuriem mēs, vai procesi, ar kuriem mēs varam pretendēt uz atbalstu. Un šīs atbildes mēs nevarējām saņemt, bet, kā es teicu, mēs esam dinamiski, mēs esam spiest būt dinamiski, un mums tos risinājums vajag tagad. Piemērs, ja mums ir kaut kas saistīts ar, pašakalpošanās kases, tas nozīmē, ka mums tas ir ne tikai dzelža līmenī jāsagatavo, jāizgatavo, jāsaliek, bet ir programmatūras daļa. Programmatūras daļa ir kase, tā ir jāsertificē, tas ir 3+ mēneši vēl klāt, un tad vēl gaidīt atbalstu kaut kādu laiku klāt tam visam projektam, neslēdzot līgumus, tur sākotnēji mēs to nevaram atļauties vienkārši. Tas, ko mēs sagaidām pirmkārt konkrētas atbildes, vai ar šito mēs varam startēt vai ne. Un nākamais ir, cik ātri mēs to varam realizēt. Mums ir svarīga tā dinamika, lai mēs negaidītu tagad vēl 2 gadus, kad mēs varētu dabūt atbalstu, un tagad līgumus nevar slēgt, tāpēc, kad tad jūs nekvalificēsieties šai programmai. Tātad reāli uzņēmēja pieredze. Atbalsts ir, bet ir zināmas nianses, kas jāņem vērā. Tildei jautājums arī, vai jūs esat izmantojuši kādus rīkus, IKT digitalizācijai,
atbalsta, domāju, rīkus? Un kāda pieredze jums? Mēs šobrīd ļoti konkrēti neesam vēl tādu īstu atbalstu saņēmuši, bet mēs paši esam iesaistījušies tajā procesā kā pakalpojumu sniedzēji. Tā kā mēs neapšaubām gribam un esam vieni no tiem piegādātājiem, kas mūsu klientiem palīdz šos pakalpojumus saņemt. Jo mēs, ja jāsaka tā ļoti vienkāršoti, tad savu tehnoloģiju, kā mēs esam tādi zinātņi ietilpīgi. Mums ir milzīga pētniecības komanda. Mēs šobrīd strādājam, piemēram, pie lielā valodas modeļa, bāzes lielā valodas modeļa izstrādes, kas ir tāds Eiropas komisijas projekts. Tad mums ar tādām mazām investīcijām īsti nepietiek. Ja mums vajag jaudas, tad mums vajag superdators. Tad Latvijā nav. Latvijas visi superdatori, kas Latvijā ir pieejami kopā, neļauj satrenēt šādu lielo valodas modeli. Tāpēc mēs viņu trenēsim Somijā, kur ir tas Eiropas jaudīgākais superdators. Tā kā atbilde ir tāda, mēs paši šobrīd neesam to tiešā veidā izmantojuši, bet mēs nodrošinām mūsu klientiem šādu iespēju. Labi, paldies. Vilni, varbūt bites pusē jūs izmantojat, neizmantojat, kā jūs raugāties uz dažāda veida rīkiem? Man nebūs šāda informācija, bet es pieļauju, ka mēs iekrītam tajā pašā kategorijā, kad tajos mērogā, kad mums ir kaut kas jādara, tad tie ir pārāk lieli, apjomi, lai palīdzētu, šī programma. Okay. Dažādi uzņēmumi, dažāda pieredze, dažādi rīki. Gati. Tad noslēdzot šo mūsu diskusiju, paklausījies, ko uzņēmumi kā raugās, kur bija komentārs labs, man liekas, arī no viršu puses. Tad kāds ir tavs skatījums par to, ko varbūt dzirdējuši šeit arī šīs diskusijas gaitā, un tad tādi ceļa vārdi uzņēmumiem, atkal kā uzņēmumiem varbūt rīkoties, kā domāt, lai galā palīdzētu un visi kopā mēs varētu virzīties tās digitalizācijas, efektivizācijas, konkurētspējas uzlabošanas virzienā. Jā, noslēgumā varbūt tas NIS2 regulējums, viņš ir labs mārketinga veids, kā pievērst uzmanību uzņēmējiem, domāt par šiem jautājumiem. Jo mēs jau runājām ne jau par to, ka mums ir jāievieš regula un jābūt atbilstībai regulai tikai. Mēs runājām par tiem jautājumiem, par ko abi kolēģi arī stāstīja, par to, kā mēs plānojam nepārtrauktību, kā mēs izvērtējam riskus. Lielākiem uzņēmējiem, kritiskākiem, domāju, jāapsās, kā tā piegādes ķēde veidojās, no kā mēs pērkam, kāda mums ir, garantija, pēc tam būs tās ierēdzi. Mēs pievērš uzmanību šīm lietām domāt, un man liekas, tā ir tā galvenā uzņēmēju vadītājiem arī signāls, ir būt modriem par to, kad digitālā infrastruktūra ir daļa no mūsu pamatdarbības un spēja darbināt pamatdarbības procesu, mums ir jāspēj pārvaldīt viņu un mums ir jāspēj to arī atbilstoši izveidot savos uzņēmumos. Un tas signāls būtu arī ne tikai tiem, kas iekrīt zem šie karoga NIS direktīvas subjekti, bet arī visiem pārējiem uzņēmējiem, kuri varbūt neiekrīt, bet kuriem ir šīs digitālās tehnoloģijas daļa no viņa šī uzņēmē darbības. Un paskatīties, kas ir tas minimums, ko mēs varam katrs savā uzņēmē darbībā ieviest, kaut vai šī datu dublēšana elementārā lieta, kaut vai, antivīrus, kaut vai paskatīties, kas notiek brīdī, kad man šīs sistēmas nav pieejamas, nestrādā. Jā, izvajag kaut kādu šādu minimālu treniņu. Man liekas, tās ir tās lietas, kas ir svarīgas. Tiem uzņēmējiem, kas ir lielāki, ejam, skatāmies, mums ir tagad laiks, iedots tāds motivējošs termiņš, līdz kura mums ir jāpavērtē. Un apkārt ir pietiekami daudz arī uzņēmumu konsultācijas, arī asociācijas, tāpat Latvijas Informācijas komunikāciju tehnoloģiju asociācija, kas arī var palīdzēt saprast, vai uz manīm attiecās, ko es varu darīt, un arī tad palīdzēt nonākt pie tiem nepieciešamiem risinājumiem. Tā kā es domāju, galvenais ir būt modriem un izmantot arī šo motivējošo brīdi, lai tās lietas sakārtot savos uzņēmumos. Yep. Paldies, paldies Gatim, paldies pārējiem diskusijas biedriem. Tad es ļoti ceru arī jums, dārgie klātesošie un tiešraidi skatītāji, ka jūs guvāt tādu ieskatu gan datos pētījumu, gan to, kā uzņēmumi raugās uz digitalizāciju, uz šo jauno rīku pielietojumu. Man tiešām ļoti patika tas, ko tu, Zigmunds, sacīji, ka arī, uz NIS2 jūs skatāties, kā mums ilgtermiņā uzlabot mūsu dzīvi, nevis tikai aizpildīt kaut kādas ķeksīšas. Un pašā noslēgumā vēl no manis. Pat, ja varbūt pētījuma rezultātos mēs redzējām, ka cilvēki beigu uzņēmē nedomā par to kiberdrošību, bet kopumā
Realitāte ir tāda, ka uz Eiropas fona tieši kiberdrošības, kiberuzbrukumu atvērīšanas ziņā Latvija ir ļoti labā situācijā. Pajautājiet CERT, un kādā prezentācijā viņi toreiz apstiprinātu. Un galu galā pagājušajās Locked Shields, tātad kibersacensībās Latvija bija pirmajā vietā, apvienotajā komandā ar citu valsti, bet tātad arī mums Latvijā ir pasaulē labākie kiberdrošības speciālisti, eksperti. Vienkārši izmantojam tās iespējas, kas mums ir, plus tas, ka Latvija ir maziņa. Daudz saka, ka tas ir mīnus, bet atsevišķos tieši infrastruktūras jautājumos tas parasti ir plus. Tāpēc mums parasti ir ātrākas un labākas lietas. Tā kā jā, milzīgs paldies, ka jūs skatījāties, ka piedalījāties šajā pasākumā. Tie, kas ir klātienē, droši pēc tam izmantojat iespēju diskusijas dalībniekus noķert pie kafijas krūzes. Visiem pārējiem paldies, lai jums veiksmīga un produktīva šī atlikusī diena.